metienu. Bet tur Kočņevs rādīja galvenajam tiesasim, ka ir neapmierināts, pret viņu ir pārkāpt noteikumi. Viesu komandas kapteinis Rahuneks. Jā, tur bija Ivans Kačenko iegrūda mugurā mūsu spēlētāju. Jākab Rēdliks, tieši tāds arī patraucēja. Iespējams Kočņevam ripu notvērt, bet to izdarīja Lokomotīvu spēlētājs. Jā, tieši tā, un tāpēc arī Rodrigo Laviņa gūtie vārti tiek ieskaitīti. Rodrigo Laviņš guva vārtus un Lokomotīva ar vēl lielāku niknumu dodas uzbrukumā. Un uzreiz arī atgūst vārtus. Galījumo metienu atvairīja Kris Kolds, bet tur vārds priekšā mūsu Rahuneks šķiet. Spēlētāji nenovaktēja kādu no Lokomotīvu hokejistiem. Viņš iesāk šo uzbrukumu. Rahuneks tas diez vai bija. Nē, viņš bija vārtu priekšā. Jā, viņš neguva vārtus, tad mēs uzzināsim, kurš tur bija. Aleksandrs Kaļaņins. Kaļaņins raidīja vārtos. Redzam, Mārtiņa Kārsam toplānā. Un vārtos! Tomašs Surovijs! Negaidīja, ka varētu arī zaudēt iemetienā. Vēl negaidītāks bija Tomašs Surovijs metiens. Lielisks metiens, lieliski uzvar iemetienā un 2-1. Lielisks vārds buvo. Kas tas lielisks uzvarēja iemetienā? Skatāmies. Mārtiņš Kārsons īpaši necentās uzvarēt šajā iemetienā un tikpat pasīvi nospēlēja arī viņa partneri un neatvairāms metiens vārtu augšējā stūrī. Dmitrijam Kočņevam šeit nebija nekādu izredzi glābt savu komandu. Un ripa vārtos, atkal ripa vārtos, ļoti ātri izdodas atspēlēties atkal. Jā, nu Rahuneks likās jau gandrīz zaudēja ripu, bet arī šādos gadījumos gandrīz neskaitās. Neredzēja Holts metienu. Priekšā viņam bija gan savi spēlētāji, gan pretnieku spēlētāji. Kols, Demitra. Un ripa vārtos. Vašičeks. Skatāmies vēlreiz. Rahuneks. Kols, tūdaļ piespēja Demitram un ļoti pacietīgi nospēlēja Demitram, ļoti meistarīgi. Man patīkās, ka no gaisa skatāmies vēlreiz. Ieraidīja ripu, jā, pa gaisu lidojošu ripu, bet atļaut augstuma, protams. Te vispār nesapratās savā starpā, un Vašičeks viens pats izlido pret Kristu Koltu, Kristu glāb komandu. Divreiz turklāt glāb. Tikai 5 sekundes var spēlēt, ir 5 pret 3. Redzam atkārtojumā Vašiček izgājienu, viņš arī paspēja atkārtot metienu izdarīt. Ozoliņš. Iespēl vārtu priekšā, tukši vārti un ripa vārtos. Augsticamīgi nospēlēja mūsu hokejists, likās jau kā treniņā. Ļoti lēnām saspēlējās, bet viss bija izdarīts perfekti. Un Aleksandram Nižaviem bija jātrāpa tukšos vārtos, ko viņš, protams, arī izdarīja. 3-3. Viss sākās ar šo lielisko Ozoliņu piespēli, tālāk Surovija piespēli un tālāk. Ļoti augstsirdīgi izspēle. Nu, redzam, redz, kad es domāju, gadās šādā pozīcijā saņemt un apstrādāt ripu un ieraidīt to vārtos. 3-3. Roters, Miķels Rēdliks, Dārziņš. Metiens, jā! Beidzot! Dārziņš, un redzam, kāds prieks. Laurēm lielisks metiens vārtu augšējā stūrī. Un Rīgas Dinamo izvirzās vadībā 4-3. Izcils vārtus guva Lauris Dārziņš. Zem vārtu pārlika. Rotera, 91. numura. Un Miķeļa Rēdlika, 19. numura piespēlēm. Vārtus Dinamo komandas labā guva Lauris Dārziņš. Un dzirdējām arī abas asistents Rīgas Dinamo. Beidzot viņiem izdevās atslēgt. Vēl redzam atkārtojumā vēlreiz. Un vēlreiz redzam patiesas prieks un emocijas par gūtajiem vārtiem Piepānu sektora. Ripa izlidoja vārtu priekšā. Kols un Kols. Un te Jākabs Rēdliks Miknovu vienkārši nostum malā. Un ko darīt tādā situācijā? Redzam, kā ir prieks un tieši tā, bez īpašām ceremonijām. Tur vēl Miknovs varēja pats dabūt 2 minūtes par sitienu ar nūju mūsu vārtsargā. Demonstrē patiešām aizraujošu hokeju. Surovijs var mēģināt trāpīt tukšos vārtos un ripa!
Tomašs Surovijs un redzam arī Kristis Kolts pieslido apsveikt savu uzbrucēju. Pagājis pāri visam laukumam, ripa precīzi ieslīd vārtos. Tomašs Surovijs paskatījās, notēmēja un trāpīja. Vārtus Dinamo komandas labā gola Tomašs Surovijs. 40. Otrais vārtu gums šajā spēlē. Sondri pārā, Kartigans sacenšās ātrumā ar Rakuneku un ripa nav vārtu. Surovijs varēja būt savus trešos vārtus šajā spēlē, bet tas galvenais, ka tā ir uzvarā! 5-3! Aizraujošs mats, patiešām liels spēlē Rīgas Dinamo. Izcīna skaistu uzvaru ar rezultātu 5-3 un Jaroslavs Lokomotīvu patiešām ļoti labu komandu, ļoti labu sniegumu demonstrējot.